Bībele mums māca vienu skaidru patiesību, proti, ka Dieva vārds ir līdzeklis, caur ko Dievs cilvēkiem dod dzīvību. Apostols Pēters savā pirmajā vēstulē saka sekojošos vārdus: jo jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgās caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Vārda darbnīcas ir vieta, kur vārda kalpotāji var uzlabot savas Bībeles izpratnes prasmes un arī savas sludināšanas prasmes. Vārda darbnīcas pamatā ir viena svarīga pārliecība. Dievs ceļ savu draudzi svētā gara spēkā caur vārda mācīšanu. Tāpēc sludināšana nav jāuztver kā vienkārši viens no pienākumiem. Sludināšana ir pats svarīgākais uzdevums, ko Dievs mums ir uzticējis. Vārda darbnīcu veido 3 galvenās daļas – galvenā uzruna, darba grupas un neformālais laiks. Uzrunas ir neatņemama vārda darbnīcas sastāvdaļa. Caur galvenajām uzrunām mēs īstenojam 2 svarīgus mērķus. Pirmkārt, uzrunas kalpo par atgādinājumu un pamācību tam, kā strādāt ar Bībeles tekstu. Otrkārt, uzrunas kalpo tam, lai iedrošinātu un stiprinātu Dieva vārda kalpus savā darbā. Sludināšanas darbs ir grūts, tas prasa pūles. Īstenībā apostols Pāvils pielīdzina sludinātāja darbu zemkopim, kas sūri strādā, kas dienišķi lej sviedrus. Un tāpēc ikvienam vārda kalpam ir vajadzīgs laiks un vieta, kur atjaunoties, kurā saņemt stiprinājumu. Un vārda darbnīcas ir tieši šāda vieta, kur Dieva vārda kalpi var pieaugt savās prasmēs, sludināt vārdu un saņemt tik vajadzīgo iedrošinājumu. Dieva vārdā mācītājiem un skolotājiem ir nepieciešams citu brāļu atbalsts un atgriezniskā saite. Un tieši tādēļ vārda darbnīcās tiek ietvertas studiju grupas, kurās dalībnieki kopīgi vadītāju pavadīti iziet cauri kādai Bībeles grāmatai vai grāmatas daļai. Vadītāji uzdod uzdevumu, dalībnieki šo uzdevumu veic mājās, tad viņi sabrauc kopā, prezentē savu uzdevumu un tad visi kopā izrunā, kā ir gājis, kas ir sanācis, kas ir jāuzlabo, tādējādi viens otru slīpējot. Mēs visi zinām, ka Dieva vārda mācīšana pieprasa nopietnu domāšanu un spēju izprast un saprast, ko Dievs savai draudzei saka caur savu vārdu. Un tieši tādēļ vārda darbnīcu studiju grupas ir īstā vieta, kur visiem kopā labāk izprast rakstus, vienotru slīpējot, palīdzēt tos labāk skaidrot citiem. Vārda darbnīca ir paredzēta ikvienam kristīgam vīrietim, kurš ir iesaistīts vārda kalpošanā. Tu vari būt svētdienas skolas vadītājs, tu vari būt draudzes vadītājs, tu vari būt palīgmācītājs, tu vari kalpot jauniešiem vai tu vari mazīt mazo grupu. Nav svarīgi. Vārda darbnīca ir paredzēta tieši tev. Dievs svētā gara spēkā caur savu vārdu ceļ savu draudzi. Un vārda darbnīca ir tā īstā vieta, kur mēs paliekam uzticam šim uzdevumam un kur mēs kļūstam arī labāk tajā. Tā kā uz tikšanos vārda darbnīcā!